dzeram. Ej, nefotografē. Nedrīkst fotografēt. Vajag, nē, uzmanīgi, nē, mēs esam no labdarības organizācijas. Da normāli cilvēki, izbeidz, viss kārtībā. Būtu gatavs tagad pārģērbties. Šeit, protams. Ir jāka. Ir lūdzu, jā. Augsti ir jau palicis, ja? Sen jau augsts, nevajag fotografēt. Nē, jūs tagad varat piemērīt. augstums nav. Nu, es pieminēšu, es stāšu to fotoaparātu atvēsīt. O, paldies jums. Uzvelciet viņu, jā? Iedo jākmu kaut kā. Paga, mēs līdz viņam iedosim līdz. Es to saprasīšu, to fotoaparātu līdzās viņu. Es mēģināšu uz pēšu, kad dokumentu saplasīt. Priekš kā? Viņš nestiks. Es jūs aizstāvu. Es jūs aizstāvu. Ziniet, es viņu ņemu uzreiz. Nekur āpavi, nekur kāds kurpis. Nē, paldies. Nē, kurpis, jums ir kurpis? Nevajag. Nē? Ja būtu džinsi. Nē. Ļoti labi, es domāju. Labi. Paldies. Jādarīs. Uzmanīgi jūs nenokvītiet. Nekas. Nenokadīšu. Man koordinācija laba. Bingo. Laba? Bingo. Rekur, vēl cimdi tādi? Nē, paldies. Pirmie to prasīju. Блядь, tu заебал на фотоаппарат. Veši, Nāku to filmē, блядь, es esmu Zeķis, rekur varam iedot, zeķis. Zeķis, veši, liels paldies jums. Godā вас, lai jums veses visu labu. Šampons. Bingo. Šampons. Bingo. Nu, filmē. Bet labi, Jāka izskatās ļoti labi. A tu arī bišķi aiztaisīt ciet viņu? Jā, un pielieciet tā somiņu klāt. Rekur, tā paņēties. Pēc deputāta izstāties. Labi. Cik jums gadu ir? 50. Ilgi uz ielas dzīvojat? 4 gadu. Jau man nekādi jākni atradīs, ne? Bet mums vajag aizbraukt, ja jūs pagaidītu, mēs varam aizbraukt vēl paņemt mums ir. Mēs nedomājam, ka tik daudz vajadzēs. Ja jūs te būsiet vēl minūtes 15. Būsim. Kā es noteikti līdz šitai dzīvei? Jā. Līdz šitai dzīvei. Man 25 gadi bija aiz muguras. Karelija padomu laikos, Ziemeļa jūra. Jā. Ziemeļa jūra bija. Kā jūs nokļūt uz ielas? Ar ko jūs nodarbojaties? Par ko jūs... Es skaidroju. Es skaistu dzīvi dzīvoju. Es kung fu mācījos un tā tālāk. Nu labi, bija meliča. Jums kāda josta bija? Es jūs nenesāju. Klausieties, muļķi jūs nelūtiet nelegāls narkotikas. Saprotat, muļķi jūs iedosit pa interviju. Mēs jums iedavām drēvis par interviju. Ko jauniešiem vajag nedarīt, lai nenonāktu uz ielas? Jauniešiem? Jā. Mīliet savu māti, mīliet savu ģimeni. Mīliet! Jūs zināt, kas ir karakuts? Jā. Tas Afganistānā. Tie ir jūs draugi? Nē. 5 centus mums iedot. Mēs iedavām drēvis cilvēku. Drēbes? Jā. Rodi? Biju Afganistānā. Jūs bijat Afganistānā? Jā. Ko jūs tur darījāt? Es karoju Ar ko? ar afgaņiem. Jūs kādu nošāvāt? Es daudz
Mēs bijām 13 cilvēki. Saprotat? Ne, mani Lombardā neņem, un tavu gredzenu tošņi paņemsi. Jūs varat palīdzēt visiem cilvēkam? Mēs jau palīdzam. Kā zābaki? A ko jūs varat palīdzēt? Mēs nepalīdzējām tikko. Jā, palīdzēju. Paldies jums, Zana. Es negribu rokas sasmērēt. Paldies jums par cimdiem, ja? Pa 5 eiro pārdošanu. Domā, pirks kāds? Da labi, es jokoju. Manai sievai sveicienus nododiet. Tev ir sieva, jā? Jā. Kur viņa ir? Viņa? A kur viņa ir? Kaut kur. Тебе, я думаю, не надо разжевывать, блядь. Как тяжело людям сейчас жить. Ты же образованный человек, хуй там базарить. Братаны, помогите, пожалуйста. Мы же помогаем или нет? Я вижу, что помогаете. Базара нет. А как вы еще хотите, чтобы мы помогли? Да пиздец, караул нахуй. В этой жизни, не дай бог. Davai cigaretes labāk. No cigaretēm nepēdīt. Vismaz negribēsies ēst. No cigaretēm? Jā. Tu viņus ēdīsi? Es neēdu, es viņus pīpēju. Un no viņām apetīti zūd? Jā. Bet vitamīnas vajag visiem, lai veselīgāk būtu. No ko jūs izvēlētos? Cigaretes vai cīsiņus? Es domāju, cīsiņus izvēlētos. Tu cīsiņus? Jā. To ko? Un maizi. Es Maizīti gribētos. Es neesmu ēdis jau, es nezinu, 3 A tu ko gribētu? Cīsiņus vai cigaretes? Cīsiņus. Protams, kāpēc gan ne? Tad sanāk, ka vairākums ir par cīsiņiem. Jā. Paprasīsim vēl šito cilvēku. Vai jūs ko gribētu? Cigaretes vai cīsiņus? Sasiski ir Man liekas, блядь, kāpēc gribas mazausim. Vienīgais cigaretes. Vairāk. Tas paiet cienīgais, jā. Un tāpēc, ka pēdējā cigareta mums ir, Veči, lai viņus Davai visas, metam monētu. Bet tāda problēma, jā? Par cīsiņiem. Mūsu valsts, jā? Tāda nobalsoja. problēma. Nu, ir duraks. Jūs varat Par cīsiņām nobalsoja. Godavos. Daudz ir, paldies mums. Draugi palika, ja? Apvainojos. Ņemiet, rekursu savā. Kas ir? Sveicināti! Man sauc Mārtiņš Gritsmans. Mēs kārtējo reizi jau filmējam RDR TV jaunākos videoklips un tajā... Jā. O, čau! Ko tu te? Beidzot